Čaturbaiti. Visiem vajag čaturbaiti. Apsveic visus ar Copas no laivām sezonas atklāšanu. Un pavisam drīz jau būs čaturu sezonas atklāšana arī. Pagaidām gan man šķiet, ka viņi nav baigi aktuāli uz līdakām un uz asariem, jo ūdens vēl ir augsts, zāles vēl nav izaugušas, bet tas agri vai vēl notiks, domāju, vēl pāris nedēļiņas. Un mums būs vajadzīgi čaturbaiti arsenālā. Pasaulē radīt ļoti daudz čaturbaiti, patiesībā ražotāji ļoti daudz un dažādi, bet man viena no mīļākajiem ir zemans, džakāls un, protams, visiem zināmais noike. Tātad, kas ir čaturbaits? Vēsturiski man šķiet, ka šie mānekļi ir izgudroti basu ķeršanai. Laikam nāk no Amerikas, no Japānas, no tās puses. Ļoti populāri mānekļi šajās valstīs un vispār basu ķeršanā. Bet arī ar jau kādus gadus 3-4 man šķiet, ka arī Latvijā čaturbaiti ir ieguvuši tādu stabilu vietu makšķernieku kastēs. Tātad, ko mēs ar viņiem varam darīt? Mums ir čaturbaitiņš, jā. Mēs varam mētāt viņu parasti vienkārši tāds, kāds viņš ir, izņemam no kastītes, liekam uz karabīnītes, un auklas galā metam un gaidam to maģisko copi. Vai arī, protams, mēs viņu varam aprīkot ar kādām no gumijām. Tātad, ja mēs izņemtu kādu čaturīti no iepakojuma, mēs viņu ieraudzītu šādā te veidā. Būtu lapiņa, karabīnīte, spalviņas un āķītes. Bet ko ar viņu vēl var darīt? Tas pilnīgi noteikti var viņu, piemēram, apaut ar kādu traileru gumītiņu. Čaturbaita aprīkošanai mēs varam izmantot daudz un dažādas māneklīšas. Man viena no mīļākajiem ir Baitbreeze šie kurlīgrubi. Jā, tās tādas ļurastītes. Domāju, daudz viņu pazīst. Nav nekas tur sīkāk jāstāsta, bet šie man ir viena no favorītiem. Krāsiņa man patīk šī zaļā, bet, principā iespējas ir daudz un dažādas. Katrs pēc savas gaumas, bet šogad es vēlos vēl pamēģināt, piemēram, šos te rapala krušiti māneklīšus, kurus, pilnīgi noteikti varētu izmantot arī kādam mazam dropšotiņam. Jā, varētu izmantot gan dropšotā, gan arī, teiksim, čaturbaita aprīkošanā. Kā redzams, šeit ir tāda klasiskā tāds slaks, teiksim, jā. Vai arī, piemēram, šāda te tipa ļurastīti. Ko es vēl daru? Dažreiz es aprīkoju ar vēzīšu veidīgiem silikonu mānekļiem. Tādi ir manās kastēs aprīkotie čaturbaiti. Ja? Tātad, ko mēs darām? Mēs paņemam vienkārši uz šī āķīša, uzvaram virsū kādu gumīņu. Un šī gadījumā es jau esmu, piemēram, šo te krušitī gumiju uzvilcis uz šī te zemana čaturbaita. Ja? Es nevienam neteikšu, ka šis ir Big Blades, tāds mazais līdaku killers. Kā čaturbaita izvēle ir diezgan liela, tirgu izvēlēties, kas jums vislabāk patīk, bet veikalā Raturbaits ir diezgan liela čaturbaita izvēle.